kaķiem padotie tikai zivi un gaļu, punkts un āmeli, lai slavēti neatvairāmā Holsterīna svētka rīkotāja, alleluja! Viens no svarīgākajiem kaķu baušļiem vēsta, pieridināt cilvēku ir goda lieta. Pūkainā kaķene uzskata sevi par cēlāko saimnieci rakstnieku pāra dzīvoklī. Viņa cīnās par uzmanību, saviem likumiem un ģimenes saticību. Katram dzīvniekam, tāpat kā cilvēkam, ir savs raksturs. Viņa ir tieša, viņa saka to, ko viņa domā, viņa ir neatlaidīga, arī viņa grib mīlēt un būt mīlētai. Viņa darīs visu, lai iegūtu tādu mīlestību, kas būtu viņas vērta. Ir tas klasiskais teiciens, mēs esam atbildīgi par to, ko mēs pieredzinājām. Ja? Un, šeit ir vairāk par to, kā kaķis, šeit kaķene, kā viņa redz cilvēkus, kā vispār kaķi redz cilvēkus. Katrs pavadītais brīdis ar tuvu cilvēku, ar kaķi, ar sumni, ar dzīvnieku, ar vienalga, ko, ir ļoti svarīgs. Jo tu nekad nezini. Tu nekad nezini, kad tas brīdis pārtrūks un kad būs jāšķirās. Un man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi arī iegūt uzticību. Mono izrāde aktrisei Zandai likusi vilkt paralēles ar savu kaķi Tomiju, ar kuru kopā jau ir 8 gadus. Es jau vispār esmu dzīvnieku cilvēks un ļoti, ļoti izteikts kaķu cilvēks. Strādāt pie šī materiāla ar vien vairāk un vairāk, es sāku novērtēt to, ka man viņš ir, cik ļoti, lai kā mēs tur dalītos, bet cik ļoti tie dzīvnieciņi var būt cilvēcīgi. Šī ir režisora un aktrises pirmā mono izrāde. Tas bijis jauns izaicinājums meklēt paņēmienus dinamiskam monologam, lai uzturētu skatītāju interesi. Es nomazgāju savas ķepiņas un austiņas. Es uztaisīju ļoti smuka, nabaga bārenīša ģīmīti. Es izlīdu ārā no krūmāja, lai viņus pieradinātu. Ļoti interesanti, jo tādā ziņā, kad iepriekš tu esi iestudējis vienalga, tur ir kopā 3 cilvēki, 5, 7, tev ir jārunā ar visiem, jāmēģina skatīties, ko tas dara. Un šeit, faktiski varētu teikt, ka mēnesis mēs pavadījām divatā. Tikai es un aktrise Zanda Mankapa. Un tas jau arī veidojas darbs, kopdarbs. Es esmu viena pati, visu priekšā, un ka man ir jānotur tā uzmanība un visu laiku meklēt to, kādā veidā to darīt, lai tiešām skatoties skatītājiem uz mani to visu laiku, lai nepaliek kaut kādu tur, garlaicīgi vai monotoni. Skatītāji pirmizrādē paspēja gan izsmieties, gan arī izrādes beigās daudziem sariesās asaras. Doktor, sāpe! Sāpe ir manā sirdī, nevis kājā, manā sirdī. Mums arī mājās ir kaķis, un tad lika aizdomāties šī izrāde par to, kā dzīvojam mēs, kā mēs izturamies pret apkārtējiem, pret saviem mājdzīvniekiem un ko viņi ienes mūsu dzīvē. Tagad laikam bišķiņā pievēršas tam kaķītim, tomēr jau to mīlestību vajag vairāk. Kaut gan man pašai nav kaķi mājās. Patika ļoti labi izrāde. Vai bija arī asariņa izrādes beigās? Vispār jā. Izrāde bija tiešām ļoti jauka, ļoti emocionāla. Sākumā vairāk izraisīja humoru, bet izrādes noslēgumā tomēr ļoti lika aizdomāties par saviem mīļajiem mājdzīvniekiem. Izrāde veidota pēc grieķu rakstnieces Lenas Divani romāna 7 dzīves un 1 liela mīlestība kaķa memoāri motīviem. Nākamā izrāde Daugavpils teātrī gaidāma 25. janvārī.